Un ja es tev teiktu, ka lielākais betona vājums ir laiks, bet mierīgi, es tev tūlīt izskaidrošu, kāpēc. Sveiki, inženierijas cienītāji! Betons ir viens no visbiežāk izmantotajiem materiāliem mūsdienu inženierijas vēsturē. Un visticamāk, tas ir sastopams gandrīz visā, ko tu redzi sev apkārt. Ēkas, tilti, dambi, ceļi un pat pilsētu ietves. Tas ir izturīgs, daudzpusīgs un viegli veidojams. Tāpēc tas ir kļuvis par pamatu būvniecībai visā pasaulē. Bet ja es tev teiktu, ka neskatoties uz visu šo spēku, betonam ir kluss un neizbēgams ienaidnieks, šodien es tev parādīšu, kāpēc lielākais betona vājums ir tieši laiks. Un kā tas notiek lēni, pakāpeniski un gandrīz nemanāmi. Bet galu galā, kāpēc laiks ir tik liels draudz betonam? Atbilde slēpjas pašā ķīmiskajā procesā, kas rada šo materiālu. Kad sajaucam cementu, ūdens, smiltis un šķembes, notiek reakcija, ko sauc par hidratāciju. Tieši šī reakcija padara betonu cietu un izturīgu. Tomēr tā nebeidzas dažu stundu vai dienu laikā, kā daudz domā. Patiesībā betons turpina reaģēt gadu desmitiem. Un tieši šī īpašība, kas nodrošina tā izturības pieaugumu, var arī radīt problēmas nākotnē. Gadu gaitā betona iekšējā mikrostruktūra turpina mainīties, un šīs uzkrātās izmaiņas var apdraudēt tā ilgmūžību. Tad kas notiek betona iekšienē, tam novecojot? Betons šķiet ciets un necaurlaidīgs. Taču patiesībā katrā betona gabalā ir miljoniem mikroporu un mikroplaisu, kas veidojas dabiski. Laika gaitā šie pores ļauj iekļūt ārējām vielām, piemēram, gaisā esošajam ogļu dioksīdam, jūras vidē esošajiem chlorīdiem un pat lietus ūdenim. Šie elementi sāk lēnām iekļūt konstrukcijas iekšienē, un tieši tur problēma patiesi sākās. Pats betons var pat labi izturēt, taču lielākais risks slēpjas tajā esošajā tērauda armatūrā, ko tas aizsargā. Bet kāpēc šo ārējo vielu klātbūtne tik ļoti kaitē tēraudam, kas atrodas betonā? Tērauds dabiski tiek aizsargāts ar betona augsto sārmainību, kas ap tērauda stieņiem izveido pasivējošu kārtu. Šī kārta neļauj metālam oksidēties. Problēma ir tāda, ka laika gaitā ogļu dioksīds reaģē ar betona sastāvdaļām procesā, ko sauc par karbonatāciju. Šī reakcija samazina materiāla pH līmeni un iznīcina tērauda aizsargkārtu. Kad tas notiek, tērauds sāk oksidēties. Rūss aizņem lielāku tilpumu nekā sākotnējais tērauds, tāpēc ir tā, it kā tērauds sāktu uzbriest tur iekšā. Šis tilpuma pieaugums izraisa iekšējos spriegumus, kas galu galā rada redzamas plaisas betonā. Korozijas attīstoties, vesels virsmas slāņu daļas var atdalīties, veidojot to, ko mēs saucam par atslāņošanos. Bet ja betons tiek tik plaši izmantots, vai tas nozīmē, ka visas ēkas un tilti laika gaitā ir nolemti bojājai? Ne obligāti. Betona ilgmūžība lielā mērā ir atkarīga no vides, kurā tas atrodas. Piemēram, piekrastes reģionos chlorīdu klātbūtni ievērojami pātrina koroziju. Savukārt rūpnieciskās vietās, kur gaisā ir lielāka ogļu dioksīda koncentrācija, karbonatizācija notiek ātrāk. Tāpēc laiks nedarbojas viens pats. Tas ir tikai līdzeklis, kas ļauj agresīvajām vielām virzīties uz priekšu, uzkrāties un gadu desmitiem ilgi radīt bojājumus. Bet vai ir vēl kāds process, izņemot karbonatizāciju, kas laika gaitā pātrina betona nodilumu? Jā. Viens no visvairāk pētītajiem procesiem ir tas, ko mēs saucam par sārmu agregātu reakciju. Šī parādība notiek, kad noteikti betona pildvielu veidi reaģē ar cementā esošajiem sārmu hidroksīdiem. Šī reakcija veido ekspansīvu želeju, kas uzsūc ūdeni un palielina tilpumu, radot iekšējas plaisas, kas var izplatīties pa visu konstrukciju. Gadu gaitā šīs plaisas uzkrājas, vājina materiālu un ļauj vēl vairāk iekļūt agresīviem aģentiem. Tas ir lēns, bet ārkārtīgi postošs cikls. Bet vai laiks iedarbojas tikai no iekšpuses uz āru? Patiesībā nē. Arī klimats ir viens no galvenajiem betona degradācijas iemesliem ilgtermiņā. Reģionos, kur pastāvīgi mainās mitrināšanās un žūšanas cikli vai sasaušanas un atkušanas cikli, šīs mikroskopiskās plaisas mēdz veidoties ātrāk. Piemēram, kad ūdens iekļūst betonā un sasalst, tā tilpums palielinās, izdarot spiedienu uz poru sienām.
Atkārtojoties tūkstošiem reižu gadu desmitiem ilgi, šis process pakāpeniski noārda struktūru, līdz parādās lielāks plaisas. Tādējādi iekļūst vēl vairāk ūdens, un process pātrinās vēl vairāk. Bet vai nav taisnība, ka betons ar laiku kļūst izturīgāks? Tas ir bieži uzdots jautājums. Ir taisnība, ka pirmajos mēnešos un pat pirmajos gados betons turpina kļūt izturīgāks pateicoties nepārtrauktai hidratācijai. Taču šī izturības palielināšanās nenotiek bezgalīgi. Pēc noteikta brīža betona process kļūst tik lēns, ka tas vairs nerada būtisku ieguvumu. No šī brīža degradācijas mehānismi sāk darboties ātrāk nekā hidratācija spēj kompensēt. Citiem vārdiem sakot, betons uzlabojas tikai līdz noteiktam brīdim. Pēc tam tas sāk novecot. Bet vai ir iespējams paredzēt, cik ilgi betona konstrukcija kalpos? Jā, un tas tiek plaši pētīts mūsdienu inženierijā. Lielu būvju projekti parasti paredz minimālo kalpošanas laiku 50, 70 vai pat 100 gadus, atkarībā no lietošanas un vides. Šis aprēķins ņem vērā tādus faktorus kā materiālu kvalitāte, armatūras aizsargslānis, cementa veids, vides agresivitāte un izpildes metodes. Tāpēc laiks nav neuzvarams ienaidnieks. Tas kļūst par problēmu tikai tad, ja konstrukcija nav projektēta, ņemot to vērā. Bet ja laiks nodara tik daudz kaitējumu betonam, vai tad nav tehniku, kā šo procesu palēnināt? Patiesībā tādas ir, un to ir daudz. Izmantot speciālus piedeves, kas samazina caurlaidību. Izvēlēties piemērotus pildvielas materiālus, uzklāt aizsargu pārklājumus un palielināt betona aizsargslāni virs tērauda ir dažas no stratēģijām. Vēl viens mūsdienīgs risinājums ir izmantot cementu ar puculāna komponentiem, piemēram, silīcija dioksīdu, metakaolīnu vai tēlniem, kas samazina iekšējo porainību un palielina ilgmūžību. Liela daļa mūsdienīgāko būvju jau izmanto šo stratēģiju, lai izvairītos no problēmām nākotnē. Bet vai betons sasniedz punktu, kad to vairs nevar atjaunot? Diemžēl jā. Kad tērauds korozijas dēļ zaudē lielu daļu no savas šķērsgriezuma, vai arī, kad iekšējās plaisas sasniedz augstu līmeni, atjaunošana var kļūt neiespējama. Šādos gadījumos ir nepieciešams pastiprināt vai pat pilnībā nomainīt atsevišķas konstrukcijas daļas. Tāpēc regulāras pārbaudes ir ļoti svarīgas. Betons no ārpuses var šķist stingrs, taču iekšpusē laiks var radīt nopietnas bojājumus. Galu galā, betons nav vājš pēc būtības. Problēma ir tā, ka tas noveco, un šī novecošana ir neizbēgama, gluži tāpat kā mums. Tāpat kā jebkurš materiāls, kas pakļauts apkārtējai videi, arī betons cieš no laika, ūdens, oglekļa dioksīda un klimata svārstību ietekmes. Taču šo procesu izpratne ir atslēga drošākai būvniecībai, pareizai inspekciju veikšanai un tādu konstrukciju projektēšanai, kas spēj kalpot ne tikai gadu desmitiem, bet pat gadsimtiem. Ja esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, neaizmirst abonēt, ja vēl neesi to izdarījis. Nospied patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šeit. Un ja esi zinkārīgs uzzināt par kursiem, kurus mēs iesakām, piekļūst QR kodam šeit blakus vai saitē video aprakstā. Lai iegūtu piekļuvi dažādām iespējām attīstīt prasmes, kas radīs būtisku atšķirību tavā karjerā. Un tu, vai esi kādreiz redzējis kādu betona konstrukciju, kas bojāta laika gaitā? Vai esi pamanījis kādu plaisu, atslāņošanos vai rūsas parādīšanos? Pastāsti man komentāros, jo es vēlos uzzināt, ko tu jau esi atradis. Šeit blakus ir divas interesantas video iespējas, kuras tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Un ja vēlies mūs atbalstīt, atstāj savu patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanālu biedru. Tām tas ir inženierijas cienītāji. Sirsnīgs sveiciens un tiekamies nākamajā video.